Siguldā. Viesnamā Brūveri ir aizsākusies startautiskā pirtnieku meistarības čempionāta pirmā diena, kur pulcējas pirtnieki no vairākām valstīm, demonstrējot savu pirtnieku mākslu. Tātad ir ļoti unikāla iespēja iepazīties, kā pērt pirtnieki citās valstīs, kādas ir viņu tehnikas, kāds ir viņu skatījums uz pirti. Šodien startē visi dalībnieki, rīt startēs fināla sešinieks, 6 labākie, kur tad arī izšķirsies, kurš dotajā momentā starp tām valstīm, kurās perās ar slotiņām, šajā gadā būs tas labākais. Tā kā, ja kādam ir interese, vēl rīt Brūveros var vērot šo te ļoti interesanto pasākumu. Esiet mīļi gaidīt. Līdzās pirts meistarības sacensībām jums ir iespēja iegādāties dažādas pirtī noderīgas lietas, kā arī iegūt vērtīgu informāciju, kā uzlabot savu veselību. Iekot 2 lapsenes, stundu atpakaļ. Es uzlikšu tāds saucamais biķu dzēlēns, kas ieved ļoti spēcīgu impulsu tajā vietā, un viņš ir uzreiz var noņemt sāpes. Es tā varētu līdz rītam gulēt. Kāda tev bija sajūtas? Tāds kā dūrieni tādi. Dūrieni forši tādi. Patīkami. Tas ir skener, tas ir pašregulējoši energoneiroadaptīvais regulētājs. Tā ir, kā varētu teikt, tā ir austrumu medicīna. Vienkārši viņai ir pielikts klāt mūsdienu zinātnieku jau atklājumi. Šeit es taisīšu diagnostikas pēc Nakatānī metodas. Tā kopumā konstatēšu, kāds tad ir skats uz viņu emocijām un uz fizisko ķermeni un tā tālāk. Un vēl būs arī tādas taisīsim tīrīšanas procedūras, kur iet arī ajurvēda, čakras un limfatiskā mezgla tīrīšana, ja, un tādas lietiņas. Sajūtas ļoti labas ir. Tev tā savelk un tev atlaiž. Tā kā es domāju, tiem, kuriem vispār interesē savu veselību, nevis kā mēs te runājam ārstēt, tad, kad ir slims, bet darboties tā, lai nepaliktu slims. Es domāju, ka šī ir īstā vieta, kur atnākt. Noteikti apmeklēju šo pasākumu, jo tā ir maza 100 daļiņa no tā visa, kas šeit ir riņķī. Un es domāju, ka visu šīs zināšanas, kas šeit šodien piedalās, to visu apvienojot kopā, mēs tiešām būsim vesela tauta. Mēs piedāvājam pirts dvieļus dažādām iespējām. Lielākos dvieļus kundzēm, viņi ir ar aizdari, un šaurāki kungiem, kā arī piedāvājam masāžas dvielīšus, ar kuriem ir iespējas masēt. Tātad gaidam 4 dienas šeit Brūveros. Pirti īpaši cilvēki nepucēs, bet mēs varam padarīt arī pirtī sevi skaistu ar unikālu pirts cepuri. Tā ne tikai būs skaista jūsu galvā, bet arī pasargās jūsu matus no izžūšanas, pasargās jūsu smadzenes no pārkaršanas. Un vienkārši jūs būsiet burvīgi, neatkārtojami pirtī. Un tā kā rītā laipni aicināti pie mums Siguldā uz Brūveriem, kur mēs piedāvāsim pirts pakalpojumu, kurā ietilpst pēršana, medus masāža un zāļu tēju degustācija. Zāļu tējas ir dažādas, gan pirms pirts, gan pēc pirts, gan priekš svīšanas. Visas tējas ir dabīgas, ekoloģiskas, bioloģiskas, kas mums šobrīd visiem ir ļoti svarīgi. Tā kā lūdzu laipni gaidīt rītā Brūveros.